Sveiki! Saņēmu jautājumu, vai ir fiziskās kaitas var būt mums no iepriekšējo dzīvi pieredzēm, un vai to var izdziedināt. Padalīšos ar savu pieredzi, kā tas manā pieredzē ir bijis. Viens no tādām tēmām, kas pie manis cilvēki nāk, tas ir vairogdziedzeris. Vairogdziedzeris atbild par to, par baudu, par dzīves prieku, vai tu savā dzīvē baudi savu dzīvi, vai tu atļauj sev darīt to, ko tu gribi. Un ticiet vai nē, protams, ka tur ir dziļāks iemesls par to ļaušanu un neļaušanu sevi. Vienā gadījumā tas bija tāds tā kā aizsardzība, bruņinieks, kuram tika nocirsta galva iepriekšējā dzīvē, tieši skarot kakla zonu. Un šajā dzīvē sieviete visu laiku pa dzīvi gāja ar bruņām. Visu laiku, lai kāda tā situācija būtu, visu laiku bija jāaizsargājās. Visu laiku ir jābūt gatavai aizsargāties. Vai tad mēs varam darīt savas lietas, kas mums interesē, atslābināties, ieiet flowā, ja mums visu laiku no kaut kā jāuzmanās? Tad visticamāk vienkārši dabīgi zemapziņa izslēgs visas šīs darbības. Zemapziņa atradīs 1001 iemeslu, kā nedarīt to jebko, kas mums patīk. Mums ir bērni, vīrs, darbs, mājas pienākumi, vēl kaut kas. Tikai ne laiks mums pašiem sev. Šeit pat dzimumu galīgi nav nekādas nozīmes. Arī vīrieši šis skar varbūt nedaudz savādāk, bet tik un tā skar. Kad mēs sevi noliekam 1095. vietā, bez mums, bez tevis nav tavas dzīves. Bez tevis pirmajā lomā nav tavas dzīves. Tava dzīve sākas tad, kad tu ieliec pati sevi savas dzīves pirmajā lomā. Ja mēs dzīvojam citu dzīves, mammas, tēta, bērnu, mazbērnu, draudzeņu, draugu, valsts, pasaules, tikai ne savu dzīvi, tad mēs nevaram gaidīt, lai mums būtu laba veselība, lai mēs justos labi. Jo tajā konceptā mums nepienāks, mums nav tas pats labākais, mums nav tā kā īsti vērtības arī tajā konceptā, ja mēs nedzīvojam savu dzīvi. Vērtība sākās tad, kad mēs sākam dzīvot savu dzīvi, šeit un tagad. Fizisks kaitas vēl. Man pašai bija sāpes ceļos, neizskaidrojums, nebiju ne kritusi, ne sasitusi, nekādā veidā nebiju traumējusi. Un tā sāpes bija, vienkārši bija atnāca, dažreiz pazuda, dažreiz atkal atnāca, dažreiz neko nevarēju darīt, ko es gribēju, man viņas nepazuda. Gāju skatīties, un tā bija iepriekšējā dzīve, kur tika amputētas man kājas, un tajā dzīvē bija milzīga nepieņemšana tam. Lai arī, tā kā mēs zinām, kad laiks ir šeit tikai tāds lineārs, visur citur viņš nav lineārs, varbūt grūti tā kā paskaidrot, bet vienmēr sakot, tas bija kaut kāds ļoti adventēts, tā kā attīstīts laiks, kad es tur patīku pie protēzēm tādām, kad nevar īsti pateikt, ka ir kājas vai ka īstās vai protēzes, bet tas jau netraucēja nepieņemt to, ka ar manim tas ir noticis. Celsme sāpēja tiešām ilgi, es neko tur nevarēju, nevienas smēres, nekas nepalīdzēja. Tad izlasot grāmatu, kas man iedvesmoja, un man tieši sakrita, ka man bija iespēja apskatīties, dziedināt tā kā pagātnes tieši caur veselības prizmu, un es to izmantoju, un atklājot šo, refreimojot šo dzīvi, tā teikt, vai dziedinot, pieņemot šo pieredzi, izdziedinot, man cels uzreiz pēc sesijas vairāk nesāpēja. Ir pagājuši vairāk kā 4 gadi, un man celis nesāp.
Tas, ko es izlasīju tajā grāmatā, kas man iedvesmoja, bija par to, ka sievietei sāp plecs. Un viņai sāk sāpēt konkrētā gadu vecumā. Un arī viņa ir bijusi uz visiem izmeklējumiem, uz visu, un īsti nekas nepalīdz. Ārsti nevar izskaidrot, kas tas ir. Un viņas ceļā arī nāca iepriekšējo dzīvi, iespēja izpētīt viņas. Un arī viņai tur pavērās, ka viņai tur ir iešauts tieši tajā vecumā, kad viņai sākās sāpes. Šajā dzīvē, tajā pašā vecumā sākās sāpes plecā, neizskaidrojums. Un jā, izdziedinot, tā sāpes vienkārši pazūd. Galvas sāpes, migrēnas. Man ir bijuši klienti, kur viens no gadījumiem ir pieredze uz Marsa, kur ir uzspridzināta galva, kad krita no Marsa degošas bumbas, kad Marsa atmosfērā uzsprāga asteroīds. Jo galvā bija ļoti daudz domas un ziņas. Tātad tas bija caur Marsa pieredzi, ko mēs dziedinājām. Tad ir pieredze par zarnām, kur ir iekaisušas zarnas, un šajā dzīvē var izmēģināt pilnīgi visu, un nekas nepalīdz. Jā, ierobežot sevi, bet tas tik un tā neuzlabo visus veselības rādītājus. Un kāds tur ir iemesls? Iemesls tajā dzīvē bija, vienā citā dzīvē tika šīs cilvēks mēģināts noindēt, viņš izdzīvoja, bet tika bojāta zarnas. To dzīvi viņš nodzīvoja, izdzīvoja, bet ņemot vērā, ka dvēselīte nav varējusi uziet augšā uz dvēseli pasauli pēc nāves, šī zarnu kaita ir turpinājusi iemiesoties un atkārtoties visas turpmākās dzīves, līdz beidzot šajā dzīvē tas tika ieraudzīts un izdziedināts. Jā, tas bija diezgan garš, ietilpīgs process, jo zarnās slēpjas visas mūsu atmiņas. Ja ir problēmas ar zarnām, tad visticamāk, teiksim tā, ja es tagad pateikšu, vajag padomāt, ko mēs nespējam atlaist. Īpaši tie cilvēki, kas ar sevīm strādā, viņiem būs tāds, es jau visu laižu vaļā. Cilvēks, kas ar sevīm nestrādā, tad tas ir primārais, ja? Pie kādām pagātnes programmām tu turies. Jo zarnas ir tas, kā mēs sagramojam to visu pagātnes informāciju, un ja mēs pie viņas turamies, tātad viņa nav sagramota. Un lūk, arī šis gadījums pierādīja to, ka dziedinot zarnas, mums bija jāiet cauri dažādiem dzīves situācijām, notikumiem, kur mēs viņus vērām vaļā, skatījāmies, dziedinājām, pieņēmām, atlaidām, visu, kas procesā ietilpst, lai atbrīvotu zarnus no šīm pieredzēm. Bieži vien tās pieredzes nav tādas, ko mēs varam tā vienkārši apzināties. Nezinu, es it kā neko pie kā neturos. Bet caur sesijām, tehnikām, meditatīvu stāvokli ir iespējams šīm programmām, domām, pārliecībām, notikumiem pagātnes piekļūt. Un es esmu saņēmusi no klientes, jau apstiprināju, ka viņai ir uzlabojušās visas kopējās analīžu rezultāti, kas liecina par to, ka zarnu stāvoklis, iekaisums ir mazinājies. Tā tiešām ir šis tāds maziņš ieskats tajā visā. Tātad atbildot uz jautājumu, vai fiziskās skaits mums nāk no iepriekšējām dzīvēm, iespējams visas nē, bet hroniskās, es teiktu, noteikti, vai tādas pēkšņās, kas tā kā ne no kurienes bez baigās traumas vai vienkārši neizskaidrojumi atklājās, es noteikti ieteiktu paskatīties iepriekšējās dzīves, paskatīties katrā ziņā, ko tas simbolizē un kā, un tad izdziedinot to, kas mainīsies. Un mainīsies viennozīmīgi, tā kā man reiz bija jautājums, kādas garantijas es dodu
tas bija gan pa kursu, bet es apvienojos ar saviem klientiem, un viņi teica, ja grib garantijas, tad jāiet uz sadzīves tehnikas veikalu, tur dod garantijas, dzīve nedod garantijas. Un šīs prakses es tiešām nevaru garantēt katram viņa iznākumu. Tas ir atkarīgs, cik tu esi atvērts, cik tu esi gatavs mainīties, cik tu gatavs pieņemt, cik tu esi gatava noticēt tam. Un ne jau tāpēc, ka tas ir placebo, bet tāpēc, ka viss sākas ar tevīm. Mēs varam izdiedināt smalko plānu, mēs varam noņemt visu nost, bet ja tevī tavā galvā, tavā prātā ir visu laiku neticība, nevar būt, un tev ir izdevīgi būt slimam, agri vai vēl tu to slimību dabūs atpakaļ. Tāpēc, ka visums saka jā. Ja tu saki, es esmu vesela, visums saka jā. Un tev sūta veselību. Varbūt lēnām pakāpeniski atkarīgs kāds ir izējas punkts, bet tu atgūsi veselību. Ja tu saki, es esmu slima, pat ja tu esi vesela, visums saka jā, un agri vai vēl tu saslimsi. Ja tev ir bail saslimt ar kādu konkrētu slimību, jo dzimtā ir un vai pasaulē apkārt cilvēki ir, kamēr tev būs bailes, tās bailes piesauks to. Un es garantēju, tu viņu agri vai vēl dabūs to slimību. Ja tev ir pārliecība, ka tu būsi vesela, stipra un ilgi dzīvosi, tad tev nāks visādas iespējas, lai pat, ja tu saslimti, uzlabot savu veselību. Tāpēc tas nav fufels. Tu esi radītājs, savas dzīves radītāji. Un ir lietas, ko tagad pieminot iepriekšējo dzīvi, jā, mēs neapzināmies, mēs neredzam, bet arī tajā dzīvē tu biji radītāji un uzradīji. Tas, ka tu šajā dzīvē nejūti, neredzi, nenozīmē, ka tu neesi radītāji. Mēs katru dienu radam, un ja mūsu dzīve mūs neapmierina, tad mums ir jāapskatās, ko mēs radam. Jāsāk radīt kaut kas cits. Un, teiksim tā, runājot par garantijām, nav garantijas, ko es varu iedot, bet tie stāsti no klientiem, no katra gadījuma, kur ir atsauksmes, kur ir izmaiņas, kur ir runā skaļāk par jebkurām garantijām. Šajā gadījumā ir svarīgākais, vai tu esi gatava atbrīvoties no šīs kaitas, atbrīvoties no šīs sajūtas, atbrīvoties no šī limitējošās pārliecības, vai tu esi gatava. Tajā mirklī, kad tu esi gatava, visa pasaule sadosies rokās, visi eņģeļi, erceņģeļi, tava gaismas komanda tevi palīdzēs un atbalstīs. Un viss notiks. Jo atceries, ka bieži vien slimības, visas tās pagātnes pieredzes mums ir izdevīgas. Mums nav jāuzņemās atbildība, mums nav jāizaicina sevi, un vēl daudz citas lietas, kas mums vienkārši nav jādara. Tajā mirklī, kad mēs uzņemamies atbildību, mums ir jāsāk darīt. Mums jāsāk mainīt, un tur sākās patiesībā mūsu īstā dzīve. Līdz tam mēs esam dzīvojuši, gulējuši, sapņojuši, kaut ko plūduši, peldējuši. Bet tajā mirklī, kad mēs uzņemamies atbildību, un tas nav vainot sevi, vainot citus, vaina nav atbildības uzņemšanās. Vaina, sevis vainošana, citu vainošana ir visdziļākā upura loma. Bet tā jau ir atkal cita tēma. Paldies tev, lai tev fantastiska diena!